šodien gribēju tev pastāstīt par trijādēm. Nav ļoti jāizdomājas tagad, ko tas nozīmē. Visvienkāršāk ir saprast to, ka būs nepieciešams tikai 3 stīgas. Tas, ka uz ukuleles ir 4 stīgas, nenozīmē, ka automātiski obligāti visu laiku ir jāspēlē šīs te 4 stīgas. Rekur, pamēģini tā uzlikt vienu pirkstu, 1, 2, 3 uz šīm 3 stīgām un nospēlēt tās 3 stīgas. Apsveic, tu esi nospēlējis C minoru. Ja tev ir šīs nožu uzlīmes, tad tu vari redzēt, ka te ir C un var redzēt, kādas notis ir C minoru akordā. Un atceries, ka ja tu pieliec vēl vienu pirkstu šeit, to var izdarīt 2 veidos. Reku tas pirksts te un pielikt vēl vienu pirkstu vai nospiest tikai tos 2 un vēl vienu. Un tad, ja spēlē tikai 3 stīgas, tad sanāk C mažors. Ja tu gribētu uzzināt vairāk šīs rokas, straming rokas tehnikas, kā es ko daru, atstāj komentāru. Sāksim ar to. Tev ir 3 stīgas, un tad ir C akords tagad. Un šis C akords ir bīdāmais. Ja mēs viņu pārbīdam uz tur, kur ir punktiņi, tas būs D. Pamēģini paspēlēt C un D. Ja tu viņu aizbīdi vēl tālāk, pēc nākamā punktiņa, tur būs F. Un pēc tam nākamais punktiņš apzīmē G. Šos akordus saprast diezgan vienkārši. Tad, ja uzliec vienu pirkstu uz 3, sanāk minors, un ja pieliek vēl vienu pirkstu, sanāk mažors, C minors. Un ja pieliec uz 3 stīgas uzreiz blakus vēl vienu pirkstu, sanāk C mažors. Tādā veidā tu vari iegūt jaunas skanējumu tām dziesmām un akordiem. Reku standarta C, reku jaunais. Jaunā variācija. Un ja spēlē šīs 3 stīgas, un tad pārējais F, un uz G. Ja kāds, piemēram, spēlē tos pašus akordus dziesmā ritmu, tad jūs varat saspēlēties kopā un iegūt plašāku un lielāku skanējumu. Šīs nošu uzlīmes ir pieejamas gan mūsu mājaslapā ukulele.lv, gan arī veikalā Ģertrūdes ielā 64. Tā kā nāc ciemos uz mājaslapu vai uz veikalu. Ja tev ir kādi jautājumi, droši atstāj komentāru un tiekamies nākamajā video.